90 miljardu Eiropas aizdevums Ukrainai beidzot atbloķēts. Jā. Tu vari mums paskaidrot, lūdzu, kam īsti ir tie 90 miljardi domāti un kas ar viņiem notiks tālāk? Jā, tas bija pagājušo gadu jau, man tā liekas, gatavots priekšlikums, ņemot vērā, ka bija problēmas gan ar to iesaldēto līdzekļu jautājumu, 300 miljardiem, ka tur nevar un kā. Joprojām, jā. Un atrada to mehānismu, kas ir tāds beztermiņa, ilgtermiņa aizdevumu schēma, teiksim tā, izmantojošos iesaldētos līdzekļus. Tad to summu var akumulēt šajā brīdī, un tur tātad dalībvalstis ir, kā var teikt, garantētāji šim aizdevumam. Ne visas dalībvalstis pievienojās. Ungārija skaidri gaisa pateica, ka nē. Tad decembrī bija praktiski virzīja šo lēmumu, bet tad sākās peripētīs. Ungārija tuvojās vēlēšanas, bloķēja šo lēmumu. Tie 90 miljardi veidojas, 60 miljardi ir tieši militārā palīdzība un 30 miljardi, kas ir fiskālās telpas nostiprināšana Ukrainā, kas ir akūti nepieciešama, viss, kas saistās sociālo budžetu, pensijas, algas un tā tālāk. Protams, es mēģināšu. Sautīgais skatu punkts ir, ko īsti nozīmē, ka mēs esam garantētāji? Vai tas nozīmē, ka mums teorētiski varētu būt jāatmaksā tā nauda? Nē, tur garantijas ir arī praktiski noteikts, ka tā atmaksa procenti viņi veidojas no šo iesaldēto līdzekļu ģenerētās peļņas, kuru tad attiecīgi var izmantot. Jautājums ir 90 miljardi tagad, turpmākajiem 2-3 gadiem. Tas nav vienam gadam. Jautājums neviens kristāla bumbā nevar ieskatīties, bet tajā pat laikā neviens nav atcēlis, un tā prasība, kas arī pret Krieviju, vienalga kāds varētu būt arī vienalga kāds, es ļoti ceru, ka tāds kara iznākums, kas atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti, bet tajā pat laikā Krievijai arī šīs reparācijas, kas ir jāveic. Tur tas viens nosacījums ir, ka tie Krievijas centrālās bankas līdzekļi, 300 miljardi, paliek iesaldēti līdz brīdim, ka Krievija ir pilnā apjomā veikusi reparācijas Ukrainai. Līdz ar to tas ir jautājums, ka visticamāk, es neredzu, ka Krievija attiecīgi kaut ko teikt. Maksās reparācijas pati. Mēs vainīgi un atmaksāsim. Okay. Tas ir sanāk mazais drošības garants garantētāju valstīm. Tas ir garants, ka papildus noteikums, ka mums nebūs jāmaksā tā nauda pašiem. Jā.